labs rīts visiem. Priecājos atkal patiešām būt kopā ar jums. Un šī ir otrdiena. Un šis ir laiks atkal, kad mēs kopā lasam Bībeli, ka mēs pārdomājam dzīvo Dievu vārdu, ka mēs sakņojamies vārdā, dzīvojam vārdā, augam vārdā. Un tiešām mēs šodien apzināmies, ka Dieva vārds dziedina, atspirdzina, atdzīvina, rāda ceļu, dod spēku, vada mūs visā patiesībā, dāvā mums mieru, dāvā mums tiešām patiesu gudrību. Un šis ir atkal brīnišķīgs rīts, lai dalītos ar gaismu, lai dalītos šeit internetā. Un es domāju, ka tas ir tāds kopā ar jums šajā. Es domāju, ka tas ir tāds varants Dieva dots ierocis, kad mēs varam dalīties Dieva vārdu un kad varam aizsniegt jebkurā pasaules malā. Es varu jums satikties garā, svētajā garā, kopā lasīt Bībeli, kopā pārdomāt, aizlūgt viens par otru, iestāties viens par otru. Un slavu Dievam, svētais gars, viņš nav ierobežots laikā vai telpā, bet kad viņš ir visur, kad Dievs darbojas visur, un arī šajā rītā viņš darbojas tavā namā, tavā mājā. Un slavu Dievam par to. Tiešām slavu tam kungam par to, ko viņš dāvā katram savam bērnam. Kad tiešām mums ir šī izdevība, ka mēs varam atvērt Bībeli šajā rīta stundā un tiešām būt uz svētā gara sajūtām, būt uz tā Dieva viļņa, tiešām sajust Dieva pieskārienu šajā rītā. Slavu Dievam, slavu un pateicību viņam. Paldies Tev, svētais gars, ka mēs atkal šajā rītā piepildīsimies ar svēto garu un būsim pārpildīti ar svēto garu. Paldies Tev, kungs, un ka mēs ejam no ticības uz ticību, no spēka uz spēka, no spožuma uz spožumu, un ka mēs vienmēr būsim kalnā un nekad lejā, ka Tu esi mūs darījis par galvu un nevis par asti. Paldies Tev, Jēzu! Es slavēju Tavu vārdu, ja es pagodinu Tavu vārdu, un es pateicos, ka es varu sakņoties Tevī, augt Tevī un dzīvot Tevī. Paldies Tev, dārgais Jēzu! Slava un pateicība Tev par šo brīnišķīgo rīta stundu. Slavu Tev! Halleluja! Slava Tev, Jēzu! Slava uzrunā katru, kas šajā brīdī lasīs šo brīnišķīgo bībelīti kopā ar manīm. Uzrunā, aizskar cilvēku sirdis, un lai tiešām šis laiks ir piesātināts ar Tavu klātbūtni un Tavu tūmu. Es to lūdzu varenajā nācerieša Jēzus Kristus vārdā. Un ka mēs visi varam teikt šajā rītā, es esmu piepildīts ar svēto garu. Alleluja! No matu galiņiem līdz kāju pirkstiem. Slava Jēzum Kristum. Alleluja! Šodien mēs lasīsim Lūkas evaņģēliju. Es saku āmeni šo lūkšanu, un mēs šo raidījumu iesākam varenajām nācerieša Jēzus Kristus vārdā, un mēs Tevi mīlam, debes Tēvs, mēs Tevi mīlam no visas sirds, Jēzus, mēs Tevi mīlam, svētais gars, un mēs pateicamies, ka Tu darbojies pie mums, mūsu dzīvēs, Tu atspirdzini, dod prieku, dod spēku, enerģiju, ka mēs ejam šai dzīvei cauri pilni enerģijas Jēzus Kristus vārdā. Amen. Tad šodien mēs lasām Lūkas evaņģēlija 9. nodaļu, Lūkas evaņģēlijas 9. nodaļu no 1. līdz 27. pantam. Un sasaucis savus 12 mācekļus, viņš tiem deva spēku un varu par visiem ļauniem gariem un dziedināt sērgas. Un viņš tos izsūtīja sludināt Dieva valstību un dziedināt, tiem sacīdams: neņemiet neko līdz ceļā, ne zizli, ne ceļa somu, ne maizi, ne naudu, ne arī 2 svārkus. Un kur kādā mājā jūs ieiet, tur palieciet un no turienes ejiet tālāk. Un ja kāds jūs neuzņem, tad iziedam no tās pilsētas, nokratiet pīšus no savām kājām par liecību pret tiem. un izgājuši viņi apstaigāja visus ciemus
sludinādami visur prieka vēsti un dziedinādami. Bet Terahs Herods par visu, kas notika dzirdējis, nezināja, ko domāt, jo daži sacīja, ka Jānis esot uzcēlies no miroņiem. Bet citi, ka Elija esot parādījies, vēl citi, ka kāds no senajiem praviešiem esot augšām cēlējis. Un Herods sacīja: es esmu Jānim nocirtis galvu, bet kas šis tāds ir, par kuru es dzirdu tādas lietas? Un viņš meklēja izdevību viņu redzēt. Apostuļi pārnākuši izstāstīja Jēzum, cik lielas lietas tie bija darījuši, un viņš tos ņēma pie sevis un aizgāja saurup uz kādu pilsētu vārdā Betsaida. Bet ļaudis to izzinājuši, sekoja viņam, un viņš tos pieņēma, runāja uz viņiem par Dievu valstību un darīja veselus tos, kam vajadzēja dziedināšanu. Bet diena sāk iet uz beigām, un tie 12 piegāja pie viņa un sacīja viņam: atklāj ļaudis, lai tie izklīstu pa apkārtējiem ciemiem, mājām, uzmeklēt naktsmājas un pārtiku, jo mēs esam tukšā vietā. Bet viņš tiem sacīja: dodiet jūs viņiem ēst. Bet tie sacīja: mums nav vairāk kā 5 maizes un 2 zivis, vai lai mēs aizējam pirkt barību visam šim ļaužu pulkam? Jo tur bija 5000 vīru, bet viņš teica saviem mācekļiem: lieciet viņiem apsēsties pulciņos pa 50. Un tie tā darīja, un visus apsēdināja, bet viņš paņēma tās 5 maizes un 2 zivis, skatījās debesīm svētītās un pārlauza un deva mācekļiem, lai tie tās celtu ļaudīm priekšā. Bet viņi ēda un visi paēda, un viņi pielasīja ar pāri palikušajām druskām 12 grozus. Un notika, ka viņš viens pats lūdza Dievu, un viņa mācekļi pie viņa piegāja, un viņš tiem vaicāja: ko ļaudis saka man esam? Tie atbildēja sacīdam: Jāni Kristītāji, bet citi Elija, vēl citi kāds no senajiem praviešiem esot uzcēlies. Bet viņš tiem sacīja: bet jūs, ko jūs sakāt man esam? Bet Pēteris atbildēja: tu esi Dieva Kristus. Bet viņš stingri noliedz kādam to teikt, sacīdams: cilvēka dēlam ir daudz jācieš, viņu atmetīs vecie augstie priesteri un rakstu mācītāji, un viņu nonāvēs, un 3. dienā viņš celsies augšām. Viņš sacīja uz visiem: ja kāds grib man sekot, tad tāds, lai aizliec sevi, ikdienas ņem uz sevi savu krustu un staigā man pakaļ. Ja kas savu dzīvību gribēs izglābt, tam tā zudīs, bet kas savu dzīvību manis dēļ zaudē, tas to izglābs. Jo ko tas cilvēkam līdz, ka viņš iemanto visu pasauli un pats sevi pazaudē un samaitā? Jo kas kaunas manis un manu vārdu dēļ, tā paša dēļ kaunēsies cilvēka dēls, kad viņš nāks savā un sava tēva un svēto eņģeļu godībā. Bet tiešām es jums saku, ir kādi starp tiem, kas šeit stāv, kas nāvi nebaudīs, tiekams tie nebūs redzējuši debesu valstību. Slavu Dievam! Paldies Tev, Jēzus Kristu, par brīnišķīgo vārdu, un kas savu dzīvību gribēs izglābt, tam tā zudīs, bet kas savu dzīvību atdos Tevis dēļ, Jēzus, tas to iemantos. Un ko līdz, kad cilvēks iemanto visu pasauli, bet pazaudē savu dvēseli. Un es pateicos, Jēzus, ka šajā rītā ar mani kopā ir Dieva bērni, kur šodien šajā rītā saka: es gribu būt kopā ar Jēzu. Es gribu viņam atdot savu dzīvi. Es gribu ņemt savu krustu un sekot līdzi Jēzum Kristum. Es gribu būt tā gudrā jaunava, kas piepild savus lukturus ar eļļu.
Es pateicos, kungs, debes tēvs, ka tu pats sagatavo savu draudzi bez krunkas, bez traipa, bez kādas vainas. Paldies Tev, Jēzus Kristu, kad tā ir patiešām prieka vēsts, tā ir labā vēsts. Ja Bībelē būtu rakstīts, kungs, ka mums pašiem ir visu jāpanāk, tad tas patiešām būtu grūti. Bet Bībelē teicis, kungs mūs sagatavo. Un savā priekšā bez krunkas, bez traipa, bez kādas vainas. Kad Jēzus pats strādā pie mums, un viss, kas mums vajadzīgs, vienkārši nākt viņa tūmā, meklēt viņa vaigu, meklēt viņa klātbūt, vienkārši būt kopā ar Jēzu. Un es pateicos, ka Tu maini mūs, Tu strādā pie mums, un varbūt tas pat reizēm ir tā neredzam, bet es pateicos, kungs, debes tās, ka paiet laiks, mēs redzam, ka pie mums ir izdarīts brīnišķīgs darbs, ka tas kungs pie mums ir strādājis un tiešām veido kā tādu māla trauku, skaistu trauku Tavam godam un Tavai slavai. Paldies Tev, Jēzu, ka Tu strādā pie mums, lai mēs būtu Tavam godam un Tavai slavai, Jēzu. Kungs, varenais Dievs, lai mēs visu mūžību slavētu un godinātu ar eņģeļiem Tevi, kungs, Jēzu. Jo kā Bībelē teikts, kad tur bija sapulcējušies no tautām, valodām un ciltīm ar palmu zariem rokās, un viņi dziedāja tā jēra slavas dziesmu. Un viņi godināja to kungu, viņi godināja. Un tad, kad Jānis, Jēzus māceklis, bija debesīs, un tur viņš redzēja visu šo atklāsmi, šo brīnišķīgo atklāsmi no tautām, valodām un ciltīm, bija sapulcējušies tautas, valodas un cilts kopā, lai slavētu to kungu. Tad kāds vecais pienāca un jautāja, kas šie ir un no kurienes nākuši, un Jānis nezināja atbildēt. Viņš teica, tie ir tie, kas mazgājuši un balinājuši savas drēbes tā jēra asinīs. Rakstīts, nākuši no lielām bēdām, bet balinājuši savas drēbes, mazgājuši un tīrījuši tā jēra asinīs. Un paldies Tev, Jēzu, kad mēs šodien sapulcējamies kopā, lai, kungs, mēs tiktu balināti ar Tavām asinīm, lai mēs būtu balti kā sniegs, Jēzu, jo Tu piedod visu mūsu grēkus, un Tu dziedē visu mūsu vainas. Paldies Tev, Jēzu, slavē Tev, godini Tavu vārdu, Jēzus Kristus vārdā. Aleluja, slava Dievam. Jā, man atkal ir sagatavots galvenās domas, un tad šodien mēs lasījām Lūkas evaņģēlija 9. nodaļu no 1. līdz 27. pantam. Un runāsim par soļiem, kā mēs to visu varam piepildīt savā dzīvē. Un pirmais solis – paļaujies uz Dieva spēku savā kalpošanā. Paļaujies uz Dieva spēku. Un arī šajā rītā es paļaujos uz Dieva spēku. Uz Dieva spēku. Amen. Jo kā Bībelē teica, tas, kas paļausies uz to kungu, nekad nepaliks kaunā. Amen. Paļaujies Dieva spēku savā kalpošanā. Tad Jēzus, mēs redzam, ka Jēzus dod spēku saviem mācekļiem. Jēzus sūta mācekļus sludināt Dieva valstību un dziedināt slimniekus un dod viņiem spēku par demoniem un slimībām. Halleluja! Un kā es to varu pielietot savā dzīvē? Es domāju, tā praktiskā pielietošana tāda, ka tu kalpo Dievam un citiem un paļaujies uz Dieva spēku un ne tikai uz saviem spēkiem. Paļaujies uz Dieva spēku. Bībelē teica, ka tas, kas paļaujas uz to kungu, tie dabūs jaunu spēku, ka viņi lidos kā ērgļi un nekad nepiekusīs. Halleluja! Viņi nekad nepiekusīs. Kalpo Dievam vai citiem, paļaujies tiešām uz Dieva spēku. Tad, kad tu kalpo Dievam, kad tu kalpo cilvēkiem, kad tu kalpo, lai cilvēks vestu gaismā, lai cilvēks vestu pie Jēzus, tad tiešām paļaujas Dieva spēku un ne tikai uz saviem spēkiem. Un tiešām lūdz Dievam spēku un vadību. Un es ticu, ka tu katru rītu lūdz, Dievs dod man spēku, dod man spēku, dod man spēku, un lai tavu vadību šajā dienā. Lai es varētu efektīvi palīdzēt tiem,
lai es varētu efektīvi palīdzēt tiem brīnišķīgajiem Dieva bērniem. Mēs esam Dieva bērni, mēs visi esam mūsos ir dievbērnības gars, un mēs saucam Aba Tēvs, un mēs palīdzam. Un mēs palīdzam viens otram, mēs kalpojam viens otram kā labi Dieva žēlstības namturi. Slava Jēzum! Un tiešām, kad mēs palīdzam, kad mēs lūdzam Dievam spēku un vadību, lai mēs varētu efektīvi palīdzēt viens otram un būt par svētību viens otram un būt par svētību apkārtējiem. Amen! Kungs, Tavu vadību, Tavu spēku šajā rītā. Kungs, Jēzus, saka šodien šajā rītā, Dievs Tēvs piepild man ar spēku. Piepild man ar spēku, piepild man ar spēku. Un, Kungs, ka Tava vadība visā šajā dienas garumā, nakti un dienu, Tavu vadību, Tavu vadību, Tavu vadību. Mīļie, man viena no lūkšanām vienmēr saka, Kungs, es nevaru pat sekundi dzīvot bez Tevis. Es ticu, ka Tu arī šajā rītā saki, es nevaru, Jēzu, pat sekundi dzīvot bez Tevis. Es nevaru pat sekundi dzīvot bez Tevis, Jēzu. Otrais solis, brāļu māsas. Esi gatavs iztikt ar mazumu un uzcēties Dieva apgādē. Es domāju, ka Latvijā varam teikt, mēs iztiekam to mazumu, bet arī Anglijā ir daudz dažādu. Es domāju, brauc jebkurā vietā, tev ir maksājumi, tev ir rēķini un tā tālāk, kas ir jāmaksā. Un it sevišķi, ja liela ģimene, tad vispār ir jāpaļaujas uz Dievu. Man vislielākā tā lūkšana vienmēr ir bijusi, kad es vienmēr lūdzu Kungs Jēzus Kristu, kad es varu rūpēties par savu ģimeni. Kā mācītājs Daniels Gailis, Gatis Gailis, Daniels, es jau viņu pārrakstīju. Gatis Gailis, viņš teica, ka mums tā lūkšana ir tēviem, mums ir tā lūkšana Dievs, kad es varu aprūpēt savu ģimeni, ka man ir darbs un ka mani bērni ir pēduši un ka ģimene ir laimīga. Amen. Un tiešām esi gatavs iztikt ar mazumu un uzcēties Dieva apgādē. Otrais solis, Jēzus norādīja, ko mācekļiem. Viņš māca mācekļus paļauties uz Dievu un nenesot līdz pārmērīgu bagāžu vai mantas. Nenes lielu mugursomu līdz, bet tiešām paļauties uz Dievu. Paļauties uz Dievu. Un es vēlreiz atgādinu šis brīnišķīgs pāns, kas paļausies uz Dievu, nekad nepaliks kaunā. Amen. Kas paļausies uz Dievu, nekad nepaliks kaunā. Un tā praktiskā pielietošana, es domāju, tāda, esi gatavs būt apmierināts ar mazumu un uzticēties, ka Dievs gādās par tavām vajadzībām. Esi gatavs būt apmierināts ar mazumu un tiešām uzticēties Dievam, ka Dievs gādās par mani, ka Dievs gādās par tevi, Jēzus Kristus vārdā. Ka Dievs gādās par tavām vajadzībām. Īpaši brīžos, kad tu sāc savu kalpošanu vai svarīgu darbu, uzticies, ka Dievs nodrošinās tevi ar visu nepieciešamo. Es domāju, ka šodien ir ļoti daudz liecības, cilvēki, kuri ir uzticējušies Dievam, ka Dievs parūpēsies par mani, vai kalpošanā, vai darba vietā, vai ģimenē, vai finansēs, vai laulības dzīvē, kad esmu uzticējies Dievam, esmu paļāvies Dievu un es neesmu palicis kaunā. Dievs man ir palīdzējis. Jēzus Kristus man ir palīdzējis. Amen. Slava Jēzum. Trešais solis. Esi gatavs dalīties ar labo vēsti, pat ja sastopies ar pretestību. Esi gatavs dalīties ar labo vēsti, pat ja tu saskaries ar pretestību. Tad mācekļi saņēma norādījumu par to, ka viņi arī saskarsies ar pretestību. Un Jēzus saka, ka ja kāda vieta viņus nepieņem, viņiem jāturpina ceļš. Amen, jāturpina ceļš. Un lai viņi neaizkavējas pie tiem, kas ir vienaldzīgi vai noraidoši.
neuzkavējies pie šiem cilvēkiem. Noteikti tavā dzīvē būs cilvēki, kuri tevi uzklausīs, kuru sirds būs atvērts un kuri teiks, jā, Jēzu, es gribu, lai tu ienāc manā dzīvē, es nožēloju savus grēkus un es vēlos, lai Jēzus Kristus ir kungs un glābējs manā dzīvē. Un es domāju, ka tā praktiskā pielietošana ir tāda, ka dalies ar savu ticību un esi gatavs, ka ne visi to pieņems. Esi gatavs dalīties ar savu ticību, bet esi gatavs arī tam, ka ne visi pieņems. Ja tu sastopies ar noraidījumu, neapstājies, turpini. Kas saka, neesi bēdīgs, neesi vīlies, turpini sludināt evaņģēliju, turpini savu ceļu un meklē iespēju dalīties ar citiem, kas varētu to novērtēt, kuri varētu būt atvērtāki, amen? Meklē šādus cilvēkus un noteikti Dievs aizvedīs. Tu pat vari lūgt, mīļais kungs. Es zinu, kad kāds cilvēks dalījās, ka viņš lūdza Dievam, ka es katru dienu kaut vienu cilvēku varētu izglābt tavai valstībai. Un Dievs deva viņam katru dienu vienu cilvēku, kuram viņš varēja pasludināt evaņģēliju. Un šie cilvēki tika glābti. Slavu Dievam! 4. solis. Izrāda līdzjūtību un kalpo citu vajadzībām. Izrāda līdzjūtību. Es domāju, ka šajos rīta raidījumos jums ir viena lūkšana, jūs lūdzat pēc Jēzus Kristus līdzjūtības, kad jūsos ir Jēzus Kristus līdzjūtība un kad jūs spējat just līdzi cilvēkiem, jo tevī iekšā ir Kristus līdzjūtība, Kristus līdzjūtība, Kristus līdzjūtība, ka tu pēc tā lūdzies. Amen. Protams, pēc mīlestības, bet arī pēc līdzjūtības. Un arī, lai tu būtu tikpat žēlīgs, kā debes Tēvs ir žēlīgs, ka tu vari parādīt cilvēkiem žēlsirdību. Amen. Tad Jēzus pabaro 5000 cilvēkus, mēs redzam, ja? Mēs redzam izsalkušo pūli. Un redzot, tad arī Bībelē lasot, ja mēs redzam izsalkušu pūli, tad Jēzus redz izsalkušu pūli, un par spīti nogurumam viņš izrāda līdzjūtību. Par spīti nogurumam Jēzus izrāda līdzjūtību. Un brīnumaini pabaro cilvēkus ar 5 maizēm un 2 zivīm. Aleluja! Slava Dievam! Un es domāju, ka tā praktiskā pielietošana tanī, ka tu redzi citu vajadzības. Pat ja esi noguris vai aizņemts, izrādi līdzjūtību un palīdzi. Kad tu redzi citu vajadzības, pat ja esi noguris vai aizņemts, palīdzi, izrādi līdzjūtību, palīdzi. Es domāju, tas var notikt tajā brīdī, kad esi piepildīts ar Jēzus Kristus līdzjūtību, un es tev ļoti lūdzu, piepildi mani, piepildi brāļus un māsas ar savu līdzjūtību. Jēzus, tev ļoti lūdzu, Jēzu Kristu piepildi mūsu kungs. Mīļie, uzticieties, ka Dievs var brīnumaini izmantot savu palīdzību. Pat ja tev šķiet, ka tev ir maz resursi. Tu varbūt šodien teikt, man ir maz resursi, es nevaru palīdzēt, es nevaru atbalstīt. Bet Dievs var brīnumaini izmantot tavu palīdzību. Amen. Pat ja tev šķiet, ka tev ir maz resursi, lai notiek Dieva brīnums tavā dzīvē, lai Dievs redz tavu sirdi, ka tu vēlies palīdzēt un lai tiešām notiek brīnums tavā dzīvē arī pie finansēm. Aleluja! Slava Jēzum! 5. solis. Atpazīst Jēzu kā Mesiju un apliecina viņa drosmi. Es ticu, ka tu esi atpazinis savā dzīvē, ka Jēzus ir tavs Mesija, ka Jēzus ir tavs glābējs, ka Jēzus ir tavs pestītājs, ka Jēzus ir kungu kungs un ķēniņu ķēniņš, ka Jēzus ir kungs tavā dzīvē. Amen! Halleluja! Jēzus ir tava Mesija, ja apliecina to drosmi. Apliecina to drosmi. Jēzus ir kungs manā dzīvē. Halleluja! Apliecina to drosmi. Tad Pēters apliecināja, ka Jēzus, tad, kad Jēzus jautāja mācekļiem, par ko cilvēku viņu uzskata,
Pēteris drosmīgi atzina viņu par Dieva Mesiju. Aleluja! Dieva sūtītājs. Dieva sūtītais glābējs un pestītājs Jēzus Kristus. Mēs lasījām, citi tur domāja, kad Elija, citi domāja, kāds no senajiem praviešiem uzcēlējs vai vēl. Bet Pēters apliecināja, ka Jēzus ir Dieva svaidītais, ka Jēzus ir Dieva Mesija. Un es domāju, ka tā praktiskā pielietošana tāda, esi drosmīgs apliecināt savu ticību. Esi drosmīgs apliecināt savu ticību Jēzum kā glābējam. Kad Jēzus tavs glābējs, ka tu drosmīgi visiem var apliecināt, pateikt, mans glābējs ir Jēzus, mans pestītājs ir Jēzus. Un ikdienā nebaidies to atklāt. Amen. Es ticu, ka tu nebaidies to atklāt cilvēkiem, kad Jēzus ir tavs glābējs, ka viņš ir tavs dzīves vadītājs un ka tu uzturies Jēzus vadībā, ka tu esi viņa vadībā, ka tu uzturies Jēzus Kristus vadībā un kad Jēzus Kristus ir tavs dzīves vadītājs. Amen. Šodien var pateikt. Pasaka saviem kaimiņiem, Jēzus ir tavs dzīves vadītājs. Amen. Pasaka saviem darba kolēģiem, pasaka saviem radiem un tuviem. Pasaki to ar drosmi. 6. solis. Esi gatavs nest savu krustu un sekot Jēzum. Esi gatavs nest savu krustu un sekot Jēzum. Jēzus aicinājums un nevis noliekšana. Viņš saka, ka ja kāds vēlas viņam sekot, Jēzus saka, ja kāds vēlas viņam sekot, tam ir jānes savs krusts un jāatsakās no sevis. Amen. Tam ir jānes savs krusts un jāatsakās no sevis. Norādot uz uzupurēšanos un gatavību izpildīt Dieva gribu. Vai tu esi gatavs uzupurēties un izpildīt Dieva gribu savā dzīvē? Ne savus plānus, bet Dieva plānus. Un es domāju, ka tā praktiskā pielietošana ir tāda. Ikdienā esi gatavs pieņemt upurus un izdarīt izvēles. Es gatavs pieņemt upurus un izdarīt izvēles, kas liecinā par tavu uzticību Jēzum. Vai šodien tava dzīve liecinā par tavu uzticību Jēzum Kristum? Vai cilvēki šodien var redzēt, ka tu liecini par tavu uzticību Jēzum? Dzīvo ar vēlmi sekot viņa gribai. Vai tu dzīvo? Dzīvo ar vēlmi sekot Dieva gribai. Esi gatavs, pat ja tas prasa atteikšanos no savām ērtībām un personīgajiem plāniem. Esi gatavs sekot Jēzus gribai, Jēzus plāniem, Dieva plāniem savā dzīvē, izpildīt Dieva gribu, aizliegt sevi, atteikties, ņemt savu krustu un atteikties no sevis, no saviem plāniem. 7. solis. 7. solis. Novērtē garīgās vērtības un tiešām pār pasaulīgajām, ka garīgās vērtības ir daudz svarīgākas par visām šīm pasaulīgajām vērtībām. Dzīves vērtības un nozīme. Jēzus tad norāda, ka neko nevar iegūt. Jēzus norāda, ka neko nevar iegūt, ja cilvēks zaudē savu dvēseli. Un ka dvēseles vērtība ir augstāka jebko pasaulīgo. Tad tu neko nevari iegūt, ja tu pazaudēji savu dvēseli. Ja tu pazaudēji savu dvēseli šajā pasaulē, šajā pasaules tumsā, grēkā, visādās izvērtībās, visā, kas ir šī pasaulē, ka tu pazaudēji sevi, ka tu pazaudēji savu dvēseli. Un dvēseles vērtība tiešām ir augsta, un tāpēc ir cīņa par mums, tāpēc ir cīņa, ir divi spēki, kuri cīnās. Viens cīnās, lai, kā Bībelē teica, ka viņš nāca, lai zaktu, nokautu, nomaitātu, un ir kāds, kas cīnās, lai tavā dzīvē būtu dzīvība un pārpilnība, un lai tu būtu laimīgs cilvēks, un tas ir Jēzus, tas ir Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars. Un kam tu šodien atsauksies? Atdot savu dvēseli Jēzum Kristum, atdot savu dvēseli Dievam,
Atdod savu dvēseli svētajam garam. Kā es vienmēr saku šai garīgai pasaulē, esmu dārgi atpirkts. Ar Jēzus Kristus asinīm ir samaksāta dārga cena. Es nepiedaru vairs sev pats. Es piedaru Kristum. Esmu Jēzus Kristus īpašums. Tu šorīt šajā rītā, es ticu, varu pateikt, es esmu Jēzus Kristus īpašums. Halleluja! Es esmu Jēzus Kristus īpašums. Esmu dārgi atpirkts ar tā jēra asinīm. Ikdienā, es domāju, tā praktiskā pielietošana tāda, ikdienā izvēlies garīgās vērtības pār pasaulīgiem. Tad pasaulīgās vērtības noliec malā, izvēlies Kristus vērtības, izvēlies to, ko Jēzus var dot tavā dzīvē. Un tiešām pievērs uzmanību savai dvēselē un attiecībām ar Dievu. Pievērs uzmanību savai dvēselē un attiecībām ar Dievu. Nenovērtē materiālās lietas augstāk par savu ticību un dvēseles stāvokli. Amen. Nenovērtē šīs pasaulīgās vērtības augstāk. Novērtē augstāk tiešām ticību, ko tas kungs tev devis un tavu dvēseles stāvokli. Un tad tiešām to dvēseli pieder Jēzum, ka tu priecājies par to, ka tu esi Jēzus īpašums un ka tava dzīve pieder tam kungam. Amen. Un 8. solis. 8. solis. Nekaunies no Jēzus un viņa mācības. Es ticu, ka tu neesi tas, kas kaunies no Jēzus un no viņa mācības. Jēzus brīdinā par kaunu viņa dēļ. Tad viņš saka, ka tie, kas viņu noliedz vai kaunas no viņa, no viņa arī tiks noliegti, kad Jēzus atnāks Dieva godībā. Es ticu, ka tu neesi tas, kas kaunies, ka tu neesi tas, kas noliedz Jēzu savā dzīvē. Un praktiskā pielietošana tāda, esi pārliecināts par savu ticību un nekaunies no tās. Esi pārliecināts par savu ticību un nekaunies no savas ticības Jēzum Kristum. Paturi prātā, ka Jēzus atzinība ir vērtīgāka. Paturi savā prātā, ka Jēzus atzinība ir daudz vērtīgāka par cilvēku viedokļiem. Nav svarīgi, ko cilvēki domā. Nav svarīgi cilvēku viedokļi. Viens teiks tā, trešais teiks tā, ceturtais teiks tā. Kā man mamma teica, mamma arī skatās tiešaides. Viņa teica, es centos izpatikt cilvēkiem. Un beigās es sapratu to, ka nekād cilvēkiem neizpatiks. Nekad. Viens teiks labu, viens teiks sliktu par tevi. Tāpēc atceries, ka Jēzus atzinība par tavu dzīvi, ka Jēzus atzinība par tavu dzīvi ir daudz vērtīgāk nekā par cilvēku viedokļiem. Un esi gatavs stāvēt par Jēzu, lai kur tu arī būtu. Esi gatavs stāvēt par Jēzu, mēs par Jēzu. Mēs turamies pie Jēzus. Amen. Mēs esam Jēzus īpašums. Slava Jēzum Kristum. Un palūksim, mīļie brāļi un māsas, pēc punktiem, pēc šiem soļiem palūksim. Man šeit es vakara aizmirsu pat palūkt, bet šajā rītā mēs palūksim. Un tad jau atvadīsimies atkal rītā, tiksimies, būsim kopā. Amen. Kungs, Jēzus, tad, kad mēs kalpojam citiem, mēs paļaujamies uz Tevi, Dievs. Mēs paļaujamies, tad, kad mēs kalpojam brāļiem, māsām, tie, kas šodien nepazīst Jēzu. Mīļais, dārgais debes Tēvs, mēs paļaujamies uz Tevi, Dievs. Mēs paļaujamies uz Tavu spēku, un mēs nepaļaujamies debes Tēvs saviem spēkiem. Mēs paļaujamies uz Tavu vareno spēku, Kungs, jo Tavs spēks nespēkā varens parādās. Tad, kad esmu nespēcīgs, tad esmu spēcīgs. Tā teica apostols Pāvils, Jēzu. Tiešām, lai Tavs spēks mūsu nespēkā varens parādās šodien, šajā dienā un ikdienas, Jēzu. Un es lūdzu, debes Tēvs, pēc Tavu spēku un Tavas vadības. Es lūdzu Jēzu Kristu pie katra, lai Tavs spēks, lai Tavu vadību piepild mūsu Kungs, kā Tu teici, neiziet ārā no Jeruzalemes, bet paliedziet Jeruzalemē un gaidiet, jūs tiksiet apģērbti ar spēku no augšienes. Jēzus, ka šodien katrs brālis un māsa ir apģērbts ar spēku no augšienes, apģērbts ar spēku no augšienes. Jēzus Kristus vārdā.
ka mēs esam apģērbti spēku no augšienes. Lūdzamies Tavu vadību un palīdz tiešām, ka mēs esam piepildīts Tavu spēku, lai mēs varam efektīvi palīdzēt un būt par svētību apkārtējiem, ka mēs varam palīdzēt apkārtējiem cilvēkiem un būt par svētību Jēzus Kristus vārdā. Mēs, debes Tēvs, arī palīdz mums, Kungs, ka mēs esam apmierināti ar to mazumu. Kad, Kungs, Jēzus, mēs esam apmierināti ar mazumu. Mēs uzticamies, ka Dievs parūpēsies par mūsu vajadzībām. Jēzus Bībelē teica, skatieties putniem gaisā. Neties sakrās šķūņos, bet debesu Tēvs par viņiem rūpēs. Vai jūs nesat daudz vērtīgāk par putniem? Un Jēzus teica, lai mēs nezūdamies, lai mēs nekurnam. Bībelē Kungs teica, ka nesiet kā pagānu tautas, kur domā, ko ēdīsim, ko dzersim un ko apģērbsimies. Jo tiešām, kā Jēzus saka, pēc visa tā pagānu dzenas, bet jūsu debes Tēvs jau zina, kas jums vajadzīgs. Bībelē teica, dzenies pēc Dieva valstības, un tad tev viss lietas tavā dzīvē tiks piemests. Aleluja! Debes Tēvs, tiešām, ka mēs īpaši brīžos, kad mēs uzsākam kādu kalpošanu vai svarīgu darbu, ka mēs uzticamies Tev, Dievs, ka Tu gādās par visu nepieciešamo, ka Tu gādās par visu nepieciešamo. Paldies Tev, Jēzu! Kungs, palīdz arī tad, kad mēs dalāmies ar ticību, ka mēs esam gatavi to, ka mūs nepieņems, kad būs cilvēki, kuri mūs šodien nepieņems. Vai rīt, vai parīt, bet nepieņems. Debes Tēvs, ka tad, kad mēs sastopamies ar noraidījumu, ka mēs neapstājamies, Jēzu, ka mēs turpinām savu ceļu un mēs meklējam iespēju dalīties ar citiem, kas varētu būt atvērtāk, Jēzu, ka mūs neapstāda nekādi cilvēki, ne cilvēku viedokļi, ne tie, kas mums šodien varbūt noraida vai izsmēja vai lamā vai zārkā. Kungs, ka mēs turpinām iet tālāk. Palīdz arī debes Tēvs, ka tad, kad mēs redzam citu vajadzības, pat ja mēs esam noguruši un aizņemti, palīdz mums izrādīt līdzjūtību un palīdzēt. Jēzu, piepildi katru šajā rītā ar Tavu līdzjūtību. Jēzu, ka mēs esam gatavi izrādīt līdzjūtību, palīdzēt. Palīdz Dievs, ka mēs uzticamies Tev, debes Tēvs, katru dienu, ka Tu brīnumainā veidā, Dievs, ka Tu brīnumainā veidā, Jēzu, Svētais Gars, ka Tu brīnumainā veidā palīdzēs. Kungs, Jēzus, pat ja mums ir maz resursu, mēs zinām, Dievs, Tu brīnumainā veidā mums palīdzēs, jo Tu esi brīnum Dievs. Mēs ticam brīnumiem. Kungs, Jēzu, mēs ticam, Dievs. Palīdz arī debes Tēvs, ka mēs esam drosmīgi apliecināt savu ticību, ka mēs esam drosmīgi apliecināt savu ticību Jēzum kā glābējam, un ka mēs nebaidamies ikdienā to atklāt. Savu ticību uz Jēzus Kristu, kad Jēzus ir mūsu dzīves vadītājs, un mēs uzturamies Viņa vadībā. Aleluja! Mēs uzturamies Viņa vadībā. Slava Jēzum! Palīdz, Kungs, ka arī debes Tēvs, ka mēs ikdienā esam gatavi pieņemt upurus un izdarīt izvēles, kas liecinā par mūsu uzticību Jēzum. Palīdz, Kungs, ikdienā, ka mēs esam gatavi pieņemt upurus, izdarīt izvēles, kas liecinā par mūsu uzticību Jēzum Kristum. Palīdz, Jēzu! Palīdz, debes Tēvs, ka mēs dzīvojam ar vēlmi sakot Dieva gribai, ka mēs dzīvojam ikdienā ar vēlmi sakot Dieva gribai. Pat ja tas prasa atteikšanos no savām ērtībām un personīgajiem plāniem. Jēzu Kristu, ka mēs esam gatavi Tev sakot. Slavu Dievam! Palīdz, Kungs, ka mēs ikdienā izvēlamies garīgās vērtības, nevis pasaulīgās vērtības, bet ka mēs, Jēzu, izvēlamies garīgās vērtības savā dzīvē. Kungs, debes Tēvs, ka mēs pievēršam uzmanību savai dvēselei un attiecībām ar Dievu, Jēzu. Ka mēs novērtējam Tavas vērtības augstāk par šīm materiālām vērtībām, Jēzu. Kā Tu teici, krājiet mantu debesīm.
debesīs, kur kodas un rosas nemaitā un kur zagļi nerok un nezog. Jo tur, kur ir tava manta, tur būs tava sirds. Palīdz, ka mūsu manta ir Dieva vārds, ka mūsu manta ir Jēzus, kad Jēzus šodien mēs varam pateikt, tā visdārgākā pēle manā dzīvē, Jēzus Kristus, halleluja, slavu Dievam. Un palīdz Jēzus, ka mēs vienmēr esam pārliecināti par savu ticību. Mēs esam pārliecināti par savu ticību, un mēs nekaunamies no savas ticības. Mēs nekaunamies, Jēzu. Un palīdz debes Tēvs, ka tiešām, ka mēs vienmēr paturam prātā, Jēzu, ka Jēzus atzinība ir vērtīgāka par cilvēku viedokļiem, ka mēs vienmēr paturam prātā, ka Jēzus Kristus atzinība ir daudz vērtīgāka par cilvēku viedokļiem mūsu dzīvē. Palīdz Jēzu, ka mēs vienmēr esam gatavi stāvēt par Jēzu, ka mēs vienmēr esam gatavi stāvēt par Jēzu, par viņu, lai kur mēs arī ietu, lai kur mēs arī būtu. Paldies Tev, dārgais Jēzu, slava un pateicība Tev, Jēzus Kristus vārdā. Tas Kungs, lai Tevi svētī un lai Tev pasargā. Tas Kungs, lai apgaismo savu vaigu par Tevi un lai ir Tev žēlīgs. Tas Kungs, lai paceļ savu vaigu uz Tevi un lai dod Tev mieru. Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un svētā gara sadraudzība, lai ir un paliek ar jums vienmēr. Tas Kungs, lai Tevi svētīdams svētī, lai Viņš paplašina Tavs robežas, lai tā Kunga roka rāliž ar Tevi, un lai Viņš pasargā Tevi no nelaimes, ka Tev nav jācieš sāpes. Un visi kopā šajā rītā lūdzam, mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen. Amen, amen, amen. Amen, brāļi, māsas Kristū, lai Dievs bagātīgi jūs svētī šajā rīta stundā. Tiksimies atkal rītā, padalieties šo video, uzlieciet, ka jums patīk vai sirsniņu, ja jums šis raidījums bija par svētību. Un tiksimies atkal rītā. Lai Dievs svētī man mamma Aina, redzu tevi, Inesi, Līgu, Mārīti. Lai Dievs svētī katru no jums, Biruta, lai tiešām katrs no jums iepriecina Tamāru un katru no jums, lai Dievs tiešām svētī, iepriecina, samīļo jūs, un lai brīnišķīgi šie diena, lai Jēzus īpaši samīļo jūs šajā dienā, un lai Dieva miers jūs namā, esiet svētīti, pasargāti un vēsiet savus domas uz augšu, nevis uz zemes lietām. Amen. Un tiešām, lai apgāst visi prāta cietokšņi, jo, kā Bībelē teica, mūsu ieroči nav miesīgi, bet garīgi noārdīt visus prāta cietokšņus. Amen. Esiet svētīti un tiksimies atkal rītā raidījumā Sirds balss. Ja Dievs atļaus, ja Dievs apžēlosies, palīdzēs, atkal pieslēgties un visu to programmas uzstādīt, lai būtu kopā ar jums. Esiet svētīti, tiekamies jau rītā. Amen.